lai ir jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis evaņģēlists Lūka 14. nodaļā. Gods tev, Kungs! Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Redzīt, viņa priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūsku. Jēzus vērsās pie farizejiem un likumu zinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē, bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Un tiem viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vēsis sabatā iekritīs akā, to tūdaļ nevilks laukā. Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Tad viņš, ievērojis, ka mīlestā saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstīja tiem līdzību. Kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot, tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam, un tad tev ar kaudu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu, draugs, kā augstāk. Tā tu būsi pagodināts visu viesu priekšā, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Viņš sacīja arī tam, kas viņu bija aicinājis, kā tu rīko pusdienas vai vakariņas, neaicini nec savus draugus, nec brāļus, nec radus, nec bagātos kaimiņus, kā arī viņi tevi neaicinātu un nenotiktu savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad tu rīko mīlestību, aicini nabagus, tīslus, kroglus un aklus, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšām celšanās. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava tev, Kristus! Lūksim. Kungs, mēs pateicamies, ka varam dzirdēt tavu evaņģēliju, ka tas uz mums runā. Un mēs lūdzam, nāc un esi ar mums, Dievs svētais gars, ka mēs šo tavu vēsti, šo Kristus evaņģēliju dzirdam, un tas mums ir saprotams, un tas dod mums spēku ticībai, iepriecina mūsu cerībā un paļāvībā uz tevi. To mēs lūdzamies caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Šodien tātad mēs svinam Tēva dienu, kā es pieteicu dievkalpojumu sākumā. Tēva diena ir tāds salīdzinoši nesens ievedums mūsu kalendārā, mūsu tautas, mūsu zemes kalendārā, kas ir nācis vairāk tieši arī no baznīcas vidē. Tā doma veidojās un tas ieteikums bija un tas tika tātad arī akceptēts arī sabiedrībā. Un prieks ir, kad arī klausoties ziņas, ka Tēva dienai ir dažādi pasākumi sabiedrībā, ka tas arī ir iegājis un ieguvis savu vietu. Un kaut kādā ziņā tas ir tāds postmodernais fenomens, kad ir vajadzīga mātes diena un ka vajadzīga tēva diena, jo kaut kādā mērā nebūtu pat vajadzības pēc tādām dienām, ja tām lomām tur viss būtu kārtībā. Ja tas viss, ja mums būtu laba cieņa un laba mīlestība uz to, un Tēva diena ir arī tāda diena, kurā mēs varam atcerēties par mūsu tēviem, par ģimenes tēviem. Ja mēs dzīvojam kaut kur tālāk, tad mēs varam piezvanīt, aizbraukt ciemos, pabūt kopā, pavadīt laiku, aprunāties. Tas ir, varētu teikt, tā ir laba iespēja
atcerēties par mūsu tēviem. Un, ja ir tēvi arī mūžībā, mēs varam par viņiem aizlūgt, mēs varam viņus ielikt Dieva rokās, un tas ir tādā ziņā tāda laba iespēja to atkal atcerēties. Bet man liekas, ka pirmām kārtām man gribētos šajā dienā uzsvērt tādu pozitīvo uzsveru un tādu pozitīvu uzstādījumu, proti ir labi būt par tēvu saviem bērniem. Tas viens tāds, kad ir labi būt par tēvu. Jo kaut kādā mērā tas ir tāds, jo pirmajā brīdī var liekas būt par tēvu, tā ir atbildība. Un gribētos tā pavisam teikt tādas arī diezgan tādu, kā var teikt, diezgan jau tādu vienkāršotu frāzi, kad ir viegli kļūt par tēti, bet daudz grūtāk ir dzīvot un būt par tēvu un dzīvot kā tēvam un realizēt dzīvi kā tēvam. Tas ir daudz grūtāk, jo tas prasa diezgan daudz ko no mums pašiem. Un tad ir tā, kā tas ir būt par tēvu. Vispirms patiešām tas ir kaut kas, ko Dievs ieliek mūsu rokās, un citreiz tas notiek negaidīti. Pēkšņi tu zini, tu esi kļuvis par tēvu, un kādam tas ir prieks, taču tas ir tik labi. Un kādam liekas, es nevaru to izdarīt, un tad gribās beigt prom no šīs tēva lomas. Un tāpēc jāsaka, tas ir tevišķs aicinājums vīrietim. Un katram vīrietim tas ir, kā saka, ielikts iekšā. Un citam tas ir daudz vairāk, citam tas ir ļoti viegli šajā tēva atbildībā un arī tēva lomā dzīvot un atrast sevi. Cits nespēja to atrast, un citam liekas, ka tas īsti tā kā nav. Bet patiešām Dievs katram vīrietim ir devis šo, kādā veidā mēs varam realizēt savu tēvišķību, sava tēva arhetipa iemiesošanu tādā tieši veidā, kā tieši es to varu. Un tas nozīmē kaut kādā mērā nekautrēties būt par vīrieti un nekautrēties arī būt par tēvu. Un vēl, ko gribētos teikt, ir svarīgi, ka mēs arī cienām mūsu tēvus, tāpat kā mēs cienām mūsu mātes un suminām mūsu māmiņas, ir svarīgi arī to otru lomu akcentēt un cienīt. Ja kādreiz, vairāk tā kā patriarchālajā sabiedrībā šis tēvišķais arhetips, ģimenes tēvs vai nama tēvs, viņam automātiski bija cieņa, viņam bija kaut kādā veidā tas noklusējums sabiedrībā bija, tagad vairs tā nav. Un tagad tas nozīmē, ka ir vajadzīga šo kaut kā tā lomu līdztiesība vai šo lomu kaut kādā veidā tā nošķiršana, izcelšana vai akcentēšana, viņa ir ļoti svarīga. Un kaut kādā mērā arī mūsdienu sabiedrībā, kā, man liekas, mums arhibīskaps Jānis Vanaks teica, ka svarīgi ir vārnīca, proti ir vārds tēvs, un ko tad mēs ar to saprotam? Ir svarīgi jāsaprot, kas tas tāds ir, un mēs pa jaunu tā kā definējam šos ļoti svarīgos uzstādījumus sabiedrībā. Un ja mēs viņus nedefinējam, nepasvītrojam, tad kaut kādā mērā viņi sāk, liekas, tā kā izgaist, mēs viņus tā kā pazaudējam. Un tā ir tāda ļoti būtiska lieta. Un tad, ja mēs esam arī kaut kādā ziņā definējuši, tad arī mēs varam atrast, kā lai es tajā atrodu savu vietu, kā lai es tajā ierakstos kā vīrietis, kā savu bērnu tēvs, kas man pie tā ir jādara, vai ko dara citi ar to, un kā lai es tajā jūtos droši, lai es nejūtos muļķīgi, lai es nejūtos tā, kad mani noniecina, jo vīrietim visas šīs lietas ir ļoti svarīgas. Vēl gribās teikt, ka tēva diena ir priecīga diena. Bieži vien tādos bērnu dārzos, ja tēva diena, tad tur ir kas? Tur ir sports, tur ir kaut kādas darīšanas, vai tur ir kaut kāds gājiens, vai tur ir kaut kāda, tā, un tad liekas, atkal kaut kas jāiet un jādara. Tātad, ja tēva diena, tad jāiet kaut ko jādara. Varbūt, ka kaut kā tas ir, ka vīrietim vajag darīt. Kad viens nevis statiski, bet tu dari, ja tu esi tajā aktīvajā lomā.
Bet vēl ir ļoti svarīgi, mūsu tieši tajā reliģiskajā vidē apzināties, kas tad ir tajā visā. Mums ir debesu Tēvs, kas ir visu radījis, un tātad tevišķais arhitekts ir saistīts ar radīšanu. Tā ir radītāja, tas ir aktīvais, radošais pirmsākums. Un Tēvs ir tas iniciators, tas, kurš inicijē lietas, kurš nosaka bieži vien, un cik ļoti tas ir būtiski un svarīgi. Un vēl ir ļoti svarīgi, ka mēs iemācāmies iegūt šo Tēva sirdi. Un tas ir kaut kas vēl tāds dziļāks, kas ir mūsos iekšā, šī Tēva sirds. Un tur mēs varam mēģināt izjust to, kā tas ir, ka es mīlu savus bērnus, savus dēlus, savas meitas, un kad es par to attiecos ar patiesumu, un es nebaidos no tā, un es apzinos, ka daudz kas ir atkarīgs tieši no manis. Varētu pat teikt, ka tieši garīgā vide, ticība, īpaši palīdz attiecībās ģimenē. Kopīga ticība palīdz veidot tieši šīs pozitīvās un labvēlīgās ģimenes attiecības un arī tradīcijas. Un, piemēram, mēs aizejam kopā Tēva dienā uz baznīcu. Ļoti laba tradīcija, manuprāt. Laba tradīcija, ka mēs Tēva dienā pagatavojam pusdienas, sēžam pie galda un sākam ar lūgšanu. Piemēram, tradīcija. Varbūt nekas pārāk daudz, bet tas ir kaut kas, kas ģimenē ir, kas ievieš kaut kādu tādu šo arī saikni ar vertikāli, kas palīdz apzināties tajā visā, un tas dod tam arī tādu padziļinātāku un tādu spēcīgāku pamatu. Un tieši tas garīgās lietas ļoti labi palīdz tādām labām, pozitīvām tradīcijām. Un jāsaka, caur to ir ļoti svarīgi, ka tā Dieva klātbūtne ienāk namā, ienāk ģimenē. Un bieži vien, kad es arī runāju kad mēs runājam ar jaunajām ģimenēm, ar jaunajiem pāriem, tad bieži vien es arī mēģinu akcentēt, ka ļoti labi, kad jūs kopā kaut kad lūdzat Dievu. Un viens tāds elementārākais veids parasti jau tieši tam vīriešu pusē tā grūtāk ar tām lūkšanām ir, ja? Un tad citreiz ir tā, mēs varam sākt ar galda lūkšanu, kopā pateikties Dievam. Un var teikt to lūkšanu, kas ir katehismā, nāc, kungs, Jēzu, esi mūsu viesis un svētī šīs dāvanas, ko tu mums esi devis. Bet var arī vienkārši teikt, paldies Dievs par to, kas mums ir, svētī mūs un visu, ko mēs varam baudīt, ko mēs varam ēst un dzert, kas ir mūsu galdā. Un arī ar to ir viss, jo būtībā jau Bībelē apostols Pāvils runā par to, kad par šo baudīšanu pateicībā. Un arī tad, kad Dievs parādīja Pēterim visus tos dažādos ēdienus, Pēters teica, es neko nešķīstu nebaudīšu, tad Dievs teica, visu, kas ir pateicībā, tas ir šķīsts, ko tu saņem pateicībā. Un tas nozīmē, ka galda lūkšana vienmēr primāri šīs pateicības uzsvērums. Un šī galda kopība ļoti svarīga. Viņa gan tā cilvēciskā kopība, gan arī galda kopība, kas akcentē debesu valstības dažus aspektus. Un tieši tāpēc arī šoreiz kaut kā ir tā sakrits, kad Jēzus ir ienācis ievērojami farizēju namā un sēž pie galda un viņa ēd maizi. Un kaut kādā mērā man tas tā akcentējās tieši šī galda kopība arī Tēva dienā, cik tas tā ir labi, ka mēs varam būt kopā. Tēva dienā vienkārši būt kopā. Mēs jau, bieži vien jau tā ir bērni izaug, viņi visi kaut kur aizbrauc un mācās un kaut kur prom un darbos. Bet ka tā Tēva diena varētu būt, kad mēs vienkārši varam pabūt kopā, atcerēties tos, kas vairs nav ar mums un priecāties par tiem, kas ir ar mums. Un tā. Vēl varētu teikt, ka Jēzus ienākšana namā, tas arī šajā notikumā ir kaut kāds tāds īpašs. Viņš ienāk namā. Jēzus evaņģēlijā bieži vien ienāk dažādos namos. Viņš ienāk pie muitnieka Mateja, viņš ienāk pie vēl kādiem cilvēkiem, viņš ienāk namā. Un tā ienākšana namā pati par sevi ir kaut kas liels. Ka viņš ienāk šajā muitnieka namā, viņš ar to vien ir, kā varētu teikt, gribas teikt, kā jaunieši saka, viņš ir starā. Šis muitnieks, viņš ir priecīgs par to, ka Jēzus ienāca pie manas mājās.
Es atceros citreiz, kad es senākos laikos, kad es sāku kalpošanu, tie vēl bija 90. gadi, tad mēs kādreiz kopā ar manu mācītāju pirms kapsvēku starplaikā vienkārši pie kādiem draudzes cilvēkiem aizgājām paēst pusdienas, jo tur bija kapsvēki kādi 5 vienā svētdienā. Un tad bija tā, ka tie cilvēki bija ļoti laimīgi, kad mācītājs ir ienācis viņu namā, jo caur to ir svētība šīm namam. Tā svētība ienāk nevis, ka mācītājs ir svēts, bet tā visa kalpošana, tas, ko viņš ienes caur šo garīgo fonu, tas ir prieks tam namam. Un tad bija prieks redzēt, kā cilvēki ar prieku to uzņem, ka viņiem tas ir svarīgi. Un tā. Lūk, Jēzus ienākšana šajā farizeja ievērojamā cilvēka namā bija svētība šim namam. Tas cilvēks jau droši vien neapzinājās, jo viņi tur nolūkoja, viņi tur viņam piekasījās visam. Un tur tad ir šī diskusija Jēzum ar šiem cilvēkiem. Bet šajā mūsdienu kontekstā patiešām tas ir tik ļoti labi, ka mēs ļaujam Jēzum ienākt mūsu namā, ka mēs par to priecājamies, to novērtējam un turam kā ļoti vērtīgu. Un mūsu nama centrs ir ne tikai attiecības, būšana kopā, bet mūsu namam ir arī garīgais centrs, kā tāds garīgā as mūsu attiecībās. Ne tikai, varētu teikt, praktiskā, sadzīviskā, cilvēciskā attiecību, bet arī garīgajam. Tur ir sava vieta. Un bieži vien tas ir vienkārši arī vizuāli. Ir vieta, kur pielūgt Dievu. Ir kaut kāds mājas altāris, ir kaut kāda vieta, kur ir svētbilde, ir vieta, kur ir krusts. Un tas nozīmē, ka mājā ir vieta Dievam. Pavisam vienkārši. Un tā ir ļoti laba lieta, un par to atbildīgs parastīšu Tēvs. Tas ir ļoti labi. Un svētajos rakstos šis tevišķais arhetips ir tas, kurš ienes garīgumu ģimenē. Bet tā kā mācītājs, vairāk jau es redzu, ka tieši jūs mātes esat tās, kas mudina tos tēvus un saka, aiziesim, palūksim, kaut ko tā. Bet ja tā raugās no svētajiem rakstiem, tad tēvs ir mājas priesteris. Tēvs ir tas, kurš saka galda lūkšanu, kurš aizved uz Dieva namu, kurš māca savu bērnu vai mazbērnus un ieved tajā garīgajā tajā principā. Un tā ir tāda laba lieta. Un es domāju, ka tāpēc arī Dievs vīriešiem ir ielicis arī tādu specifisku domāšanu, tādu veidu, kā mēs attiecamies pret lietām, lai mēs varētu būt arī savas ģimenes priesteri. Bet nedaudz kaut vai par šo rakstu vietu. Šī rakstu vieta ir tāda īpaša, jo viņš runā ar kārtīgiem ebrejiem, ar kārtīgiem farizejiem un rakstu mācītājiem par sabatu, bet viņš runā būtībā par to, lai cilvēki nav formāli, lai cilvēki savā ticības dzīvē ir patiesi. Jo te ir viena lieta, kas ir raksturīga ebrejiem, proti viņi sabatā nestrādā. Un viņš ienākdams ievērojami farizeju namā, viņš ienāk namā, kurā visi ievēro noteikumus, kurā visi dzīvo pēc vecās derības principiem, un viņš ņem un sabatā dziedina cilvēku. Tieši tie ievērojami farizeju namā, un tas viņiem ir kā reāli dadzis acīs. Jo viņš ienāk pie manis un ņem un pārkāpj. Un tas ir kaut kādā mērā tāds reāls izaicinājums. Un tie cilvēki, un viņi klusē, un viņi neko nesaka, un var just, ko viņi domā par Jēzu. Un Jēzus saka, vai tad var sabatā dziedināt vai nevar? Un skaidri jau zināms, ka viņi domā, ka nevar. Un tā jēga jau ir tajā, ka viņi iziet no principa, ka sabatā nedrīkst strādāt. Un tas ir labs princips, un tas ir pareizs princips, bet viņi uzskata, ka arī dziedināšana ir darbs. Un vēl vairāk viņi uzskata, ka Jēzus ir dziednieks. Viņš ir ārsts. Un ārsta darbs ir dziedināt, ārstēt. Un tur varētu būt grieķu vārdi, es gan nepaskatījos, tur varētu būt atsevišķs vārds, ko nozīmē ārstēt. Un kad ārsts ārstē, uzliek zāles, iedod, izraksta recepti un tā, izmeklē, bet Jēzus nav ārsts. Un viņi ne par ko negrib atzīt, ka Jēzus ir vairāk kā ārsts. Un kāpēc arī viņš dziedina? Ne jau viņš dziedina tāpēc, ka tāds ir viņa darbs, bet viņš dziedina tāpēc,
Kā viņš saka, ja jūsu dēls vai jūsu lopiņš iekritīs akā, vai jūs viņu neizvilksiet? Bet kāpēc tad mēs viņu velkam laukā, to dēlu no akas? Tāpēc, ka mēs negribam, lai viņš nomirst, lai viņš noslīkst. Un kāpēc mēs negribam, lai viņš noslīkst? Jo mēs viņu mīlam, tas ir mūsu dēls. Un tāpēc mēs viņu velkam laukā. Un tāpēc arī ir atnācis Kristus no debesīm, iemiesojies un cilvēks tapis, jo viņš grib mūs glābt. Mēs esam tajā akā, mēs tur esam iekrituši. Viņš ir atnācis un viņš mūs glābī. Un tā manifestācija, tā dziedināšana ir tas notikums, kad viņš glābi to cilvēku. Šajā brīdī viņam vajag dziedināt to locekli, bet patiesībā viņš grib dziedināt viņu pašu. Viņš grib dziedināt nevis tikai to vienu nabadzīņu, bet visus mūs, arī visus tos farizējus un rakstu mācītājus, kas ap viņu sēž un dusmīgi klusē. Viņš grib viņus glābt. Viņš ir nācis viņu dēļ, viņš ir nācis pie viņiem viņu namā, lai viņi tiktu glābti. Bet viņi negrib viņu. Viņi negrib viņu kā Dieva dēlu. Viņi grib varbūt viņu kā mums paklausīgu dziednieku, kā tādu izdevīgu cilvēku viņu visā sistēmā, bet nevis kā tādu, kas ir daudz lielāks, kas ir Dieva dēls, kas ir pārauga visu to viņu pieņemto kārtību, kā viņi lietas saprot. Un tas nākamais, ko Jēzus šeit saka, ir par pazemību. Un jūs zinat, vecajā derībā ir tas princips, ka Dievs saka, man patīk žēlastība, nevis upuris. Un tur ir tāda interesanta lieta, ka tie cilvēki sēž tādā, kā tas tajā laikā sēdēja, nevis tā pie galda, kur ir krēsli, bet viņi zvilna un tādā U-veida formā, un saimnieks sēž vidū. Un tās goda vietas ir pēc iespējams tuvāk pie saimnieka. Un tad Jēzus sāk izteikt to principu, nesēdies uzreiz goda vietā, bet sēdies uzreiz tā kā tālāk, lai tevi pavirza tālāk. Bet tam visam ir tāda virspusēja lieta, bet būtība tur ir ļoti dziļa šiem vārdiem, jo visa vecās derības, varētu teikt, tas veids, tā reliģiskā uzbūve ir tāda, ka tev vajag kļūt svētam, topiet svēti, jo es esmu svēts. Darbojies, dari sevi svētāku un virzies tā uz augšu, tiec tuvāk Dievam. Bet Jēzus atnāk un viņš ir tas saimnieks. Jēzus ir tas nama saimnieks, kas saka, virzies uz augšu. Viņš grib virzīt mūs uz augšu, bet mēs gribam paši tajā goda vietā tikt. Līdzīgi kā Jānis un Jēkabs teica, dod mums, ka mēs varam sēdēt tev pa labo un pa kreiso roku. Ne jau tā notiek. Tas notiek caur Dieva žēlastību. Dievs mūs ieliek tur, kur mums ir vieta. Un viņš mūs virza uz augšu. Dievs ir tas, kas mūs virza, nevis mēs paši virzāmies tieši garīgajā dzīvē. Viņš ir mūsu lokomotīva, mēs esam viņa vagoni, mēs esam piekabināti viņam, mēs esam kopā ar viņu. Un tas ir tas, ko Jēzus tur saka caur šo virzīšanos uz augšu. Un tur ir svarīgi tā pazemošanās Dieva priekšā, ka tu ļauj, ka tu noliec savu ego Dieva priekšā. Jo Dievs ir par visu augstāks, tu nevari tā. Un tev ir jāmācās domāt savādāk, tev ir jāmācās nolikt šo pasaulīgo domāšanu un mācīties šo garīgo, šo dievišķo domāšanu, kur Dievs ir centrā un es esmu tam pakārtots. Un tas pēdējais, kas bija, ir tie vārdi, tas, kad viņš runā uz to nama saimnieku, par pusdienu rīkošanu. Un, lai tas nav tāds aprēķins, ka tad jau mani arī pieņems un mēs kopīgi, tad es uzņemšu savā namā un tad viņi uzņems mani viņu namā. Un tā mēs varēsim viens pie otra iet ciemos. Un tā jau normāli arī mūsu sabiedrībā notiek lielā mērā. Bet Jēzus šeit runā par labdarību, viņš runā par to, cik svarīgi ir, ka mēs arī uzņemam tos, kas paši neko nevar uzņemt. Kas vispār dzīvo pilnīgi tādā, nekā viņiem nav tur nekā. Gan svarīgi, ka arī viņiem ir sava vieta tavā namā. Un tas jau ir ļoti grūti, ko tad mēs lai tā uzņemam savā namā? Un tas ir tāds jautājums drusku.
Bet ir interesanti, ka Jēzus saka, ja tu tā darīsi, tu būsi laimīgs. Tas ir tas jaunajā tulkojumā, bet tur ir tas makārijos vārds, tu būsi svētīgs vai tu būsi svētlaimīgs. Ja tu tā darīsi, proti, un tas galvenais tajā ir tas, ka tu rīkojies tā, nevis lai tev atdara atpakaļ, bet tu rīkojies to Dieva priekšā, tu rīkojies nevis lai cilvēki tevi ieraudzītu un tu saņemtu no cilvēkiem pagodinājumu, bet tu rīkojies tā, lai Dievs tevi ieraudzītu. Tu rīkojies Dieva dēļ, tu rīkojies Kristus dēļ, tu rīkojies pat, jāsaka, bez aprēķina, bet aiz sirds žēlastības. Tu rīkojies aiz labdarības, kas ir, varētu teikt, vienkārša, no sirds nākoša vēlme izdarīt labu kādiem cilvēkiem. Un tad, kad tu izdarīsi šādi, tad Dievs būs tas, kas tev atdarīs. Un varbūt nevis atdarīs šajā dzīvē, bet atdarīs tad, kad tu pēc šīs nāves nonāksi citā pasaulē, tad Dievs tev atdarīs. Jo tā ir tāda, tu uzkrāji tādas vērtības, kuras tieši ar šo labdarību var uzkrāt. Un tāpēc arī Kalnas prediķī un vēl šur tur citur Kristus runā par to, ka Dievs redz slepenībā. Un Dievs patiešām tā ir tāda īpaša, varētu teikt, tas ir, Jēzus šeit māca tādu ticību, ka mēs mācamies dzīvot dzīvi, kurā mēs reāli rēķināmies ar Dieva realitāti, ka Dievs patiešām ir. Nevis, ka viņš tikai kaut kādā man tādā, es viņu eksponēju kaut kā, bet ka viņš patiešām ir. Un es rēķinos savā dzīvē ar viņa patiešām īsto realitāti. Un es rīkojos tieši tā, kā Dievs ir. Un tad es arī tā daru, kā Jēzus saka. Un tad tas arī tiks tā kā atdarīts. Viņš saka, to Dievs tev atdarīs. Tu būsi svētlaimīgs. Jo viņiem nav ar ko atlīdzināt. Tev atlīdzinās pie taisno augšām celšanās, kā Kristus tieši šeit saka. Tev tas tiks atlīdzināts. Un pirmām kārtām tavs nams iegūs svētību. Un otrs ir, ka tas tiks atlīdzināts arī tad, kad tu nonāksi pie Dieva. Un patiešām noslēgumā gribās teikt, šajā Tēva dienā mēs varam atgriezties pie domām par mūsu debesu Tēvu. Ka debesu Tēvs ir tik labs, ka viņš visus mūs gaida pie sevis, aicina pie sevis, un mēs esam aicināti darīt labu. Nevis tādēļ, lai nopelnītu mūžīgo dzīvošanu, bet mēs darām labu mīlestības dēļ un tādēļ, ka mūsu debesu Tēvs mūs mīl un visus grib redzēt pie sevis savā debesu namā. Būsim ar viņu. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.